klaņi un virzuļi ir izsvaroti. Ar klaņiem ir nedaudz sarežģītāk, ja grib visu izdarīt pareizi, ir jāsvaro kopējais svars un atsevišķi klaņu galvas pirkstu pusē. Tam ir vajadzīgs speciāls stends, man tāda nav, un laika izgatavot arī īsti nav. Kā atrunu var arī ņemt to, ka motors griezīsies līdz 6000 apgriezienu, būs ierobežotājs uz 6000, un vēl jautājums, cik bieži viņš tiks griezts līdz ierobežotājiem. Bet, jebkurā gadījumā labāk ir izsvarot kaut vai kopējo svaru, nekā nedarīt neko. Process ir apmēram tāds, ka ņem vieglāko klādi un tad pārējos piedzen pēc vieglākā. Man te nedaudz sanāca vienam klanim noņemt mazāk, sanāca 760, un tad es arī visus uz 760 tā kā piedzinu. Arī nācās pašu vieglāko no 761 uz 760. Bet, kurā gadījumā viņi ir visi vienāda svara, un kur ņemt nost metālu, var redzēt šeit. Šeit ir tādas tā kā pielējuma ribas, kuras tā kā lējuma defekts. Protams, ar viņām aizrauties arī īsti nevar, jo tomēr viņas daļai arī kalpo kā tāda izturības riba, bet viņas apslīpē, noņem nost asumus, un visvairāk tad arī šeit apakšā var noņemt nost šeit. Ir vienā pusē tikai slīpums, viņu var noņemt visās 4 pusēs, un kad svaro atsevišķi galvas, tad arī šeit kantītes no galvām var noņemt. Apmēram tādi viņi izskatās. Ar virzuļiem bija daudz vieglāk, jo viņiem izsvarojums no rūpnīcas pat ir diezgan neticami, bet labs. Vienīgais smagākais bija šis. Un šim es arī pielējuma defekts apakšējā pusē nedaudz pieslīpēju. Nedaudz, salīdzinājumā. Kā ir šeit? Principā šim nemaz arī nav šāda defekta. Šeit bija asas kantītes. Tās noņēma nost. Šim ir bišķi vairāk, ko redzēt, ka šeit ir tāds celulīts. Principā celulīts plus vēl tādi asumi, kā šeit bija arī šim te smagākajam. To noņem nost un svars sanāca precīzi. Uz šo nemaz neaiztiku. Šeit tas 1 grams neko diži nemaina. Tā kā ar virzuļiem viss ir kārtībā. Viņi pat kā pa brīnumu pēc meistara, kurš urba bloku, teiktā ir visi vienādi izmēri. Ka virzuļus pēc bloku urbšanas var likt jebkurā cilindrā. Nav kā, kad atsevišķi ir jāpiedzen katrs cilindrs uz virzuli, šeit ir visi vienādi. Tāpēc arī marķiem nekāda atzīme nav no meistara. To viņš skaidri pateica, ka virzuļi ir pat ļoti labi.
Gradzena uzstādīšana. Vispirms sāk ar apakšējo eļas gradzenu. Eļas gradzeniem ir vairāki tipi. Ir tā sauktie saliekamie, kur pa vidu ir tāds tā kā metāla separators, gofrāts, un augšā un apakšā ir tērauda plāni gradzeni. Sanāk tāds saliekamais eļas gradzens. Šis arī daļai saliekams, bet šis ir no 2 daļām. Ir tā kā šie te 2 tērauda gradzeni imitēti tādā vienā gabalā. Un pa vidu ir atsperi, kura ir uzvārta uz tērauda drāts. Šeit ir savienojums šajā atsperē. Un pretējā pusē ir krāsas marķējums, tā ir tā sauktā atslēga, un šai atslēgai ir jābūt pretī gradzena savienojuma vietai. Tā, lai nebūtu abas savienojuma vietas, gan šajā atsperē, gan gradzenam vienā pusē. Tātad speciāli jāskatās, lai tā kā šobrīd stāv, lai būtu marķējums pretī savienojuma vietai. Gradzenu arī var uzlikt dažādi, ar šo pusi uz augšu, ar šo pusi uz leju, tāpēc ir jāskatās, kas ir rakstīts virsū. Ir marķējums neizprotams reizēm, kad ir vienkārši kaut kādi cipari vai nosaukums, teiksim, tur vaz vai tam līdzīgi, un ir tieši rakstīts kā verh krieviski vai top angliski. Ja nav nekas uzrakstīts, tad būtībā ir vienalga, uz kura pusi likt, izņemot vienu niansi, ka jāskatās ir, kā gradzens ir pats konstruktīvi. Šeit ir tādas tā kā fāzītes noņemtas, tā nost kantītes gradzenam. Viņas ir noņemtas abām pusē. Tas nozīmē to, ka šo gradzenu var likt vienalga, uz kuru pusi. Bet, ja ir noņemta fāzīte tikai vienā pusē, tad parasti liek ar fāzīti noņemt to uz augšu, lai asā apakšējā puse tīri nost eļu. Ar kompresijas gradzeniem nedaudz savādāk, par to pēc tam. Un tad jau šo visu var salikt kopā, var uzvērt virsū. To es izdarīšu pēc tam. Nākamo liek apakšējo kompresijas gradzenu, un šeit tieši tāpat jāskatās, vai virsū ir kādi uzraksti. Teiksim, šim virsū ir uzraksts vaz, kur ielikšu pēc tam bildes. Un šim ir tāds tā kā izfrēzējums šeit apakšējā daļā. Un vienā pusē ir izfrēzējums. Tā varētu viņu nosaukt. Un ar šo izfrēzējumu ir jāliek uz leju. Ja eļas gradzenam ir jāliek ar šo fāzīti izfrēzējumu uz augšu, tad kompresijas gradzenam jāliek ir uz leju. Ja nav nekādu marķējumu. Tālāk ir pirmais kompresijas gradzens. Viņš ir vienāds, viņam nav nekādu fāzīšu, bet viņam attiecās tieši tas pats. Ja ir gradzens ar fāzīti, tad jāliek viņi ir uz leju, un ja ir uzraksti, tad jāliek uz uzrakstiem ir uz augšu. Tas ir par gradzenu tā kā novietojumu. Nākamais ir atslēgu savienojumu vietu pozīcija. Es tā uzzīmēju tādu schēmiņu. Eļas gradzenu liek, sākšu ar kompresijas gradzeniem šajā gadījumā. Pirmo kompresijas gradzenu liek 45 grādos pret pirkstu, teiksim, šī te vidējā daļa ir pirksts, lai skatās, teiksim, šādi. Pirmo kompresijas gradzenu liek 45 grādos. Otro kompresijas gradzenu attiecībā pret pirmo kompresijas gradzenu liek 180 grādos. Bet eļas gradzenu liek no pirmā eļas kompresijas gradzena 90 grādos. Principā tā kā šeit ir uzzīmēts, tā arī liek. Un tas tā kā arī būtu viss. Tālāk gradzenus sagriežu pēc pozīcijām un var jau uzstādīt cilindrā.
kloķvārpsti ir ielikti vietā. Nākamais darbs procesā ir kloķvārpas aksiālās kustības pusgradzena uzstādīšana. Atrodās viņi šeit, iekšējais un šeit ārējais. Gradzeni, kuri bija šim motoram, ir šie te divi, ir izmēri milimetros. Nominālā vērtība ir, nominālais biezums ir 2,38 mm. Lai redzētu, kāda šeit ir atšķirība. Šeit vēl nav būtiska atšķirība, bet šis ir diezgan būtiski nodilis. Šeit var redzēt, ka ipa tāda kantīte, tāda kā bremžu diskam, tāda kantīte iedilusi. Šis ir tā kā bimetāla gradzeni. Biju nopircis jaunos, ko šobrīd veikalā var nopirkt. Raksta šur tur literatūrā, ka šī ir tā kā metāla keramika, viens vesels, bez pārklājumiem, bet man kaut kā izskatās, ka šī ir tā kā no presētā pulvera. Vai tas tā ir, to noteikti, diemžēl, nevarēs. Bez speciālām pārbaudēm, kuras mājas apstākļos nav iespējams veikt. Bet izmēris var noteikt, un izmēri ir 235, tātad viņi ir mazāk nekā būtu jābūt. Ir remonta izmēri šie te pusgradzeni. Šādu te vienu pusgradzenu remonta izmēri es nopirku no cilvēka vārdā Krišjāns, kurš nodarbojas sporta motoriem. No viņa arī pirku šāles starpvārpstēm. Pirku no viņa šos te divus gradzenus. Viens šis ir remonta 2,50 un šis tā kā ir nomināls 2,37, bet var redzēt, ka tomēr šeit arī neliela atšķirība. Varbūt mērierītes kļūda arī var būt. Bet, lai nebūtu jāpieslīpē šie gradzeni, jo viņus nav tomēr ļoti viegli vienādi pieslīpēt, centos salasīt no tā, kas ir krājumos. Šeit ir tā daļa, kur bija vieglāk atrast. No 3 motoriem, ja nemaldos, ir vēl iekrāmēti krājumos motori, kur ir iekonservētos. Negribēju jaukt ārā, bet tie, kas jau bija jau izjaukt, no tiem savāca un piemeklēja divus šos te gradzenus. Ar indikātoru izmērīju, parādīšu, kā tas notiek. Visu jau esmu izdarījis, nefilmēju, jo process bija diezgan garš un neuzreiz visu darīju, kamēr vēl izstaigāju un atradu un savācu visu. Tā kā nākamais darbs tātad viņas ir uzstādīt, bet pirms tam parādīšu vēl, kā tas tiek uzstādīšu un parādīšu, kā tiek izmērīts šis te aksiālās kustības parametrs. Šādi iestat pulksteņveida indikātoru kloķeni aizstam galējā stāvoklī, lai piespiestos pie bloka. Un indikātoru tad pieliek un noliek uz 0. Tālāk ņem kaut kādus 2 skrūvgriežus šādi te. Un ar abām rokām vajag, es parādīšu tātad ar vienu, lai kloķeni varētu kustināt. Un šādi te kustina. Un tagad var ielikt pusgradzenus. Pusgradzeni ir vietā. Aizstumjam atkal koļvārpstu
līdz galam. Uzliekam indikātoru uz 0. Un ar skrūvgriezi kustinam. Vajag ar abiem skrūvgriežiem, lai var labi redzēt. Grūti tā ar vienu ir pilnvērtīgi to izdarīt. Process apmēram šāds ir. Ar roku šādu kustību var bišķiņ tikai just. Un šeit ir 11, 2, 3, 4, 15, 10 daļas. Uzlikšu no malas, kā tas izskatās, parādīt. Atklājam.
Koķvārps te ir vietā, aksiālajā pusgredzeni ir vietā, un koķvārps pamatšāļu korpusi ir pievilkti ar vajadzīgo spēku. Vajadzīgais spēks ir no 68 līdz 84 Nm, es vilku ar 84 Nm. Parasti sāku ar vidējo, un tad uz vienu un uz otru pusi. Vidējo pēc tam ar gala, un tad jātiecīgi iekšējos. Tā kā nav īpaši svarīga secība. Es tā kā pieturos pie tā principa, ka sāk ar vidējo, tad uz malām. Katru korpusu velkot, jau sākumā viņas vienkārši pieskrūvēs skrūvis līdz galam, un tad jau pēc tam velk ar dinametrisko atslēgu, pievelk vienu uz vajadzīgo momentu un pagriež, pēc tam velk nākamu, atkal pagriež. Ja gadījumā kaut kas ķīlēs, tad vismaz zinās, kurš ir pie vainas. Koķvārps te nedrīkst ķīlēt, viņai jāgriežās ir brīvi, ko viņa arī dara. Tam ir jāsako līdzi. Un jāsako līdzi arī, lai korpus ir pareizie. Šeit ir atzīmes. Pirmais ir priekšā gāzes sadales mehānismu pusē, otrais, trešais, šis ir ceturtais un piektais atkal ir ar divām atzīmēm. Viņš ir platāks, tāpēc, ka šeit nāk šie te aksiālajie pusgredzeni, tāpēc viņš ir platāks. Tā kā tagad turpināšu likt kopā pārējo. Detaļas, kuras tuvākajā nākotnē būs vajadzīgas, esmu savācis. Vienmēr ir patīkami skatīties uz šādām te jaunām detaļām, tā kā tādas rotaļlietas pieaugušiem. Kā uzstādīt ievietot virzuļus cilindrā? Virzulim šeit ir marķējums, un starp marķējumu ir redzama šāda te bultiņa. Bultiņa nozīmē to, ka virzulis ir jāievieto cilindrā ar bultiņu uz gāzes sadales mehānismu pusi, tātad uz priekšu. Šādā veidā, kā es tagad turu, viņš tiek likts iekšā cilindrā.
virzuļu iekšā un klaņu pieskrūvēt ar vajadzīgo spēku.